Sveiki, labdien un laipni lūgt atpakaļ manā kanālā. Šodienas video es jums gribētu parādīt dažus tādus sarežģītākus simbolus tamborējuma rakstā. Bieži vien neizprotam daudziem, tā kā dažus es jums tūlīt pat arī parādīšu. Tātad pirmais jūs varētu kādreiz redzēt savā tamborējuma rakstā simbolu tādu kā puķīti. Pāri vēl iet kaut kādas strīpiņas nesaprotamas. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jums vajadzēs tamborēt 5, šajā gadījumā 5 stabiņus ar vienu apmetumu. Tātad, kā tas notiek? Tas notiek šādi. Apmetam vienu apmetumu uz adatas, izlaižam vienu valdziņu un nākošajā tamborējam 5 stabiņus ar vienu apmetumu. 1, 2, 3, 4 un 5. Sakojot jūsu schēmai, zīmējumam, nākošais jums var būt vai vienkāršais stabiņš, vai tas pats stabiņš ar vienu apmetumu. Šajā gadījumā es paņemšu, uztaisīšu vienu vienkāršo stabiņu, iztamborēšu un vēlreiz parādīšu, kā tad iztamborēt šo te sarežģīto zīmējumu. Tas būs lūk šādi izskatīsies. Atkal viens apmetums, 1, 2, 3, 4, 5. Šādi. Un atkal vienkāršo stabiņu. Lūk, un sanāk šāds te rakstiņš veidojās, jau var teikt, kā gliemezīts izskatās. Tātad vēl jums varētu būt jūsu rakstiņā tādi brīnumi, kā šāds te simboliņš. Tā, vai nu šāds maziņš, kā krustiņš, un apakšā smaidiņš, smaidīgs, priecīgs. Vai arī garāks. Arī smaidiņš un pāri te. Ko tas nozīmē? Priecīgs smaidiņš. Tas nozīmēs, ka jums ir jāstrādā tikai priekšējā valdziņā. Kā lai to saprot? Tas būs šādi. Kā jūs redzat, kad skatās no sāna, tad neko nevar redzēt, kad skatās tā no augšas. Redzat, šeit ir 2 valdziņi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tas nozīmē, un šis simboliņš nozīmē, ka jums tad vajag tamborēt, adatu likt cauri nevis abiem, kā parasti to dara, bet tikai cauri priekšējam. Es jums parādīšu ar stabiņu ar vienu apmetumu. Šādi te. Tikai priekšējā. Lūk šādi. Atkal. Nevis abos, bet tikai pirmajā. Viens apmetums un atkal tikai pirmajā priekšējā.
atkal tikai priekšējā. Šādi. Šeit izskatās, it kā būtu vienkārši, bet no šīs pusītes šeit jūs varat redzēt, ka šeit ir tāda kā līnija. Šeit. Mēdz būt arī tā, jums skatīsies šāds pats, tikai bēdīgs smaidiņš. Tas nozīmēs, ka jums vajadzēs tamborēt aizmugurējā, otrajā valdziņā, otrajā rindiņā. Nevis šeit no priekšas iet, nevis pirmajā, bet šeit otrajā likt tātad šādi te. Tātad apmetam, ieliekam, tad te. Šādi izskatās. Tātad šeit ir redzama šāda te līnija iet. Te ir, mēs likām aizmugurējos, tamborējām tikai aizmugurējos valdziņos, šeit priekšējos. Un šeit atkal izskatās lūk šādi. Šeit mēs tamborējām aizmugurējos valdziņos, un šeit priekšējos, kur tā līnija skaistā. Tātad, ja jums patika šis video, neaizmirstiet lūdzu nospiest podziņu patīk un neaizmirstiet abonēt manu kanālu. Drīzumā būs daudz jauni video par tamborēšanu un ne tikai. Visu labu, atā!